Anta? Jā. Tev ir kādi mājdzīvnieki mājās? Man nav pagaidām, bet man ir bijuši kanāriju putniņi, man ir bijis pundurtrusis. Kam ir mājās kaķi? Kam ir suns mājās? Kam ir žurka mājās? Super, 5 cilvēki, bet tā žurka tev ir mājās, ja pagrabā? Bēniņos, jā? Labi, man ir viena pazīstama dāma, kas pēta žurkas. Es viņu šodien uzaicināju pie mums uz laboratoriju. Sveiki! Sveiki, ļoti patīkam tev redzēt. Klausies, ko tu mums esi atnesusi? Kas tas Savu patieso darbu. Šis ir žurkas skelets? Žurkas skelets, tieši tā. Fenomenāli. Vai mēs varam padot bērniem apkārt, lai viņi apskatās? Droši. Pastāst, kāpēc tev tas skelets ir? Patiesībā es pētu pūces un to, ko pūces ēd. Pūces, tās lielos. Lielās, jā, lielas un mazas. Mums ir arī tāda maza pūcīta. Un viņas ēd dzīvnieciņus, šos mazos dzīvnieciņus. No, jau nemaz tik maziņš, lai žurka kārtīgi. Žurciņas ir tas lielākais dzīvnieciņš, ko viņas ēd, jā. Lai tad pareizi saprastu, ko pūces ir apēdušas, mēs skatāmies barības pārpalikumos. Būros, kas ir palikusi. Tie ir būros? Puču būros, lielajos puču būros ir palikusi barības daļas un arī atrītā barība, un tur ir palikuši tikai kauli. Tieši tāpēc no kauliem tad es pasaku, kas tas par dzīvnieciņu ir bijis. Un tu tad no tiem kauliem var dabūt šitādi gatavu. Fenomenāli, cik interesanti. Kas tev ir par profesiju, pasaki? Es esmu biologs. Tu esi biologs, ja? Bet kas ir pats interesantākais biologa darbā? Iet dabā. Ka tu vari iziet dabā un iepazīties. Un atrast, un pēc tam skatīties, kas tad īsti ir atrasts. Linda, man tādas klusas aizdomas, ka vēl kaut kas. Ka vēl kaut kas. Jā, man ir vēl kaut kas līdz. Jo baigi aizdomīgi tā, kā bet izskatās. Jā, kā bet kustās man ik pa brīdim, ja? Vai, cik skaisti. Nu, šī ir arī žurciņa, ja? Šī ir dekoratīvā žurciņa, jā. Čau, žurciņā! Saki čau visiem Latvijas zinātkārajiem! Ko viņi dara ar to asti? Asti viņi izmanto līdzsvaram un arī regulē savu ķermeņa temperatūru. Tad, kad viņai paliek pa karstu, viņai astē asinsvadu paplašinās un asintiņas atdziest. Forši, man arī tā, kad es skrienu, arī prasītos. Man arī vajag asti. Lai atdzesētos ātri. Paldies tev, Linda! Paldies! Uz tikšanos! Paldies, ka nāc ciemos! Ne žurciņa!